28. augustā Ogres nodomes sēdē tika lemts par Madlienas vidusskolas direktora amata vakanto vietu, uz kuru kā vispiemērotākais kandidāts tika izvēlēts iepriekšējais Ķeguma komercnovirziena vidusskolas direktors Edgars Viņķis. Daži uzdod jautājumu, kāpēc ne kaut kas tāds kardināli cits šajā situācijā, jo no sākuma man tieši tāda ideja arī bija, varbūt, ka izglītībā strādāt nevajag, varbūt, ka kaut ko vajag drusciņi savādāk, bet šo vasaras pārdomu rezultātā es nonācu pie secinājuma, ka kāpēc varbūt tās atteikties no darba, kuru es vislabāk protu, kurā es praktiski esmu ieguvis tādas visaugstākās virsotnes, un kāpēc šo darbu varbūt tās pabīdīt malā. Un šajā gadījumā man ir tāds liels prieks, ka tas nav tā izdevies, kad es to turpināšu, un īstenībā gan strādāšu ar jauniešiem, gan ar pedagogiem, un kopīgiem spēkiem atkal mēs gatavosimies akreditācijas procesiem, domāsim par jaunām attīstības vīzijām un novitātēm, un es ceru, ka es arī nesīšu kādu jaunu vēsmu Madlienā. Edgaram Viņķim ir 15 gadu pieredze direktora amatā, un kā pats norāda, tā palīdzēšot arī darbam Madlienā. Pēc 5 gadiem Madlienas vidusskola, protams, būs vidusskola, es neapšaubu, ka tas tā varētu nebūt. Es domāju, ka tā būs kvalitatīva izglītības iestāde. Es negribu nevienā brītiņā teikt vai apšaubīt, ka šobrīd tas tā nav. Ja? Jo mana misija, mans uzdevums un mūsu pedagogu uzdevums ir nepārtraukti strādāt pie skolēnu kvalitātes, nepārtraukti uzlabot mācīšanas metodes tādas, lai skolēniem tās būtu tīkamas un gala rezultātā iegūtu arī viņi paši izglītības kvalitāte kā tāda. Protams, man gribētos, lai atdzīvinātos internāts, kas skolā ir un ir gana labi uzturēts, un tas nozīmē, ka tā ir attīstības iespēja, jo no citām vietām skolēnu var pieaicināt, un tas nozīmē, ka mēs arī automātiski ar pedagogiem un arī skolēniem un arī vecākiem apskatīsim tās vairākas rozīnītes, ko ielikt izglītības programmā, lai bērns un vecāks teiktu, jā, ka šeit ir tas, kas mums interesē, šeit ir tas, kas mums patīk, un šeit mēs arī labprāt nāktu mācīties. Sintī Lukša, Artis Supe, Ogres televīzija.